Nu, sveiki! Tuvojas Rio de Janeiro olimpiskās spēles. Šodien mums ir 2. augusts. Patiesībā atklāšana pēc dažām dienām. Šodien mēs esam atbraukuši uz Rīgu un atrodamies šeit pie Daugavas sporta nama. Un filmējam kārtējo video par Rīgas pašvaldību, par Rīgas domi, par Ušakovu, par viņu labajiem darbiem. Redzēt, kas ir pa lietu. Ir tā, ka panākumi olimpiskajās spēlēs ir ļoti atkarīgi no olimpiskajiem objektiem. Pieņemsim, Igaunijā tas ir Otopē. Viņiem ir lieliska slēpošanas bāze, tad viņiem ir olimpiskais čempions slēpošanā. Tur mums ir lieliska kamaniņu trase, tur ir mums skeletons, kamaniņas, bobslēs. Tas nozīmē, bija lieliski objekti, kur var attīstīt olimpisko sporta veidus. Vienkārši pašvaldība, valsts, olimpiskā komiteja, sportas federācijas to izmantoja, un rezultātā mums ir medaļas. Mums ir atpazīstamība, Latvija pazīst, kā skeletonu dižu valsti, kā bobsleju valsti, kā kamaniņiem. Bet, kas attiecas par Rīgu, šis te objekts, kas man stāv aiz muguras, tas nav peldbaseins. Formāli viņš skaitās Ušakovam uz papīriem, ka peldbaseins. Tur ir ieguldīti kādi 10 miljoni eiro remontdarbos. Kas tas ir? Tas ir tāds ļoti specifisks peldbaseins, kurā nevis peldēšana, bet lekšana no tramplīna. Tur ir jālec no tramplīna. Viņš ir dziļš 5 līdz 7 metri. Stāties priekšā. To vajag apkurināt. Tas nozīmē, Rīgas pašvaldība šeit ieguldīja aptuveni 10 miljonus eiro remontam. Pēc tam viņi katru gadu apkurina 7 metru dziļu peldbaseinu. Tur vēl iegulda tekošajos remontos, iegulda naudu, teiksim, algās personālam, ja? Un pat bērnu sacensības tramplīnu lekšanām nenotiek. Ušakovs pie varas Rīgā ir 7 gadus. Ja viņš būtu, teiksim, Latvijas patriots, Rīgas patriots, ja viņš bērnus mīlētu galu galā, tad blakus ir skolas, ja? Viņš varētu te vismaz atklāt kaut kādu sekciju, kur bērni trenētos, lai būtu tramplīni, viņi būtu izskatīgi, stalti, muskuļaini. Un iespējams, ka viņu arī mums atnestu olimpiskās medaļas. Iespējams, ka Rio de Janeiro uz atklāšanu tur tā mūsu delegācija būtu lielāka. Ja? Un tur būtu lecēji no tramplīna. Bet nav. Objekts ir, nauda par to izgāsta ir, ja? Ušakovs ir, saskaņieši saka, labākais mērs pa visu Rīgas vēsturi, nezinu ko. Lecēji no tramplīna nav. Bērnu sacensības nenotiek. Tā ir cūcība liela. Un galvenais par to klusē arī opozīcija, viss tā vienotība, viss tā nacionālā apvienība. Vienkārši aizmirsuši. Bet objekts ir. Te man stāvs ir lecis no tramplīna. Ja? Tur ir 10-metrīgais, 5-metrīgais, es pats arī lecis no šita tramplīna. Tas ir populārs sporta, kolosāls sporta veids. Kāpēc viņi šo neattīsta? Ja? Tik kolosāli sporta veidi. Idioti, vārds sakot. Tā, to es gribēju jums pateikt. Čau.